Foks, Rīgā. Otrā vietā Sadauskas, Lietuvā. Liepājas fizkultūrieši saņēmuši lielisku dāvanu. Izbūvēts jauns motovelotreks ar tribīnēm 6000 skatītājiem. Treka atklāšanas sacīkstēs pulcējās Liepājas, Ventspils un Aizputes motocikletisti. Pirmo reizi te mastā uzvijas sacīkšu karogs. Drosmi, vīrišķību un gribas spēku audzina sportistos šis mūsu republikā tik populārais sporta veids. Sacīkšu uzvarētāji Žanis Jonas un Alberts Ādamsons no Liepājas, Alfrēds Vītols no Aizputes. Kultūras un atpūtas parkā notika Rīgas pilsētas meistarsacīkstes motociklistiem. Vīriešu komandas startēja 100 km riņķebraucienā. Sportisti, izmantojot dzimtenē ražoto mašīnu teicamās īpašības, uzrādīja augstu meistarību. – 350 kubikcentimetru klasē strauji izvirzījās Edgars Eirmanis. Viņš distanci beidza kā pirmais. Spartaka motociklisti Edgars Eirmanis, Berta Kupče un Pēteris Ivanovs izcīnīja Rīgas čempiona nosaukumu. Rīgā kultūras un atpūtas parkā notika Republikas meistarsacīkstes motociklistiem šosejas braucienā pa apli. Tajās piedalījās Rīgas, Jelgavas, Lokas un citu Republikas pilsētu motociklistiem. Starts 350 kubikcentimetru klasē. Distances 100 km. Sacīkstes dalībniekiem jāveic 29 apļi. Brauciena priekšgalā rīcinieks Edgars Eirmanis. Viņš sāk pēdējo apli. Eirmanis pirmais sasniedz finišu. Viņa laiks 1 stunda, 2 minūtes, 35,6 sekundes. Viņa pasniedz uzvarētāja balvu. 50 km distancē uzvarēja rīciniece Baiba Šīrone. Komandu vietījumā pirmajā vietā ierindojās Rīgas motociklisti. Rīgas kultūras un atpūtas parkā notika republikāniskās meistarsacīkstes motociklistiem.
Startē 350 un 750 kubikcentimetru klases dalībnieki. Sacīkšu distance 203 km. Līdz finišam jāveic 58 apļi. Jau sacīkšu sākumā priekšgalā izvirzās 51. numurs spartagietis Kārlis Grīnbergs. Spartagietis Zirnis spies apstāties. Bojājums izlabots. Braucējs atkal dodas ceļā. Sportisti tojas finišam. 350 kubikcentimetru klasē augstu meistarību parāda 52. numurs Edgars Ermanis. Viņš beidz distanci pirmais. 750 kubikcentimetru klasē uzvar Kārlis Grīnbergs. Starts motocikliem ar blakusvāģiem. Šeit panākumu gūšanā liela loma līdzbraucējam pasažierim. Asajos pagriezienos viņš ar sava ķermeņa svaru palīdz noturēt līdzsvaru. Sīvā cīņā brauciena vadību pārņem 115. numurs. Spartagieši Cimurs un Purvens sasniedz finišu pirmie. Balvas un diplomus saņem republikas čempioni Edgars Ermanis, Kārlis Grīnbergs, Valentīns Cimurs un viņa līdzbraucējs Aleksandrs Purvens. Komandu vērtējumā pirmo vietu un ceļojošo kausu izcīnīja sporta biedrības Spartaks pirmā komanda. Ar godu padomju armijas dienai Rīgas hipodromā notika DOSAF sacensības motobraukšanā. Distance 350 un 750 kubikcentimetru klases mašīnas. Priekšgalā Edmunds Krūze un Edvīns Ķirsis. Uzvara! Starts motocikliem ar blakusvāģiem. Izšķiroša loma griezienos ir līdzbraucēja veiklībai un augsticamībai. Izraujas audiets Riks ar līdzbraucēju Elmāru Unguru. Pēdējais aplis. Finišs. Un viņi apsveic viens otru. Ātrākie un drosmīgākie braucēji sacensību uzvarētāji saņem balvas. Uzvarētājs jūtas lieliski. Taču pat sporta meistaram Ermanim izcīnīt uzvaru nebija viegli. Paskatīsimies, kā tas notika Rīgas meistarsacīkstes. Trasē 350 kubikcentimetru klases mašīnas. Sākumā vadībā 77. numurs Spartagietis Jankovskis. Ar līderu godā tiek 48. numurs. Neveiksme! Nobraukti jau vairāki apļi. Vēl vadībā 48. numurs. Bet tad savu vārdu saka Ermanis, 52. numurs. Ķapdzen vienu līderi, pēcam otru un pārņem vadību.
uzvarā izcīnīja. Nesen rīcinieku uzmanību saistīja neparasts sacīkšu motocikls. To konstruējis sportmeistars Edgars Ermanis. Motora jauda 77 zirgspēki, bet mazākais ātrums 100 km/h. Tādēļ pa pilsētas ielām var pārvietoties tikai šādā veidā. Rīgas apkārtnē Ermanis izdara izmēģinājuma braucienus. Motociklam ar blakusvāģi pasaules rekords ir 248 km/h, ko sasniedzis vācietis Baums. Ermanis cer to pārsniegt. Treniņā viņš attīstīs ātrumu vairāk nekā 250 km/h. Šajā mazo pilsoņu valstībā katram savas intereses. Inārai pirmajā vietā motori un mehanismi. Un kāds gan tur brīnums, viņas vecāki ir pazīstami motosportisti. Kārlis un Vilma Ušiņi nevienreiz vien kļuvuši par republikas čempioniem. Ar labiem panākumiem viņi piedalījušies arī daudzās vissavienības sacīkstēs un ieguvuši sporta meistaru nosaukumus. Ošiņu ģimenei pietiek laika visam. Ir darbam, ir sportam un atpūtai. Meža parkā notika Rīgas pilsētas meža sacīkstes motobraukšanā šosejā pa Akli. 100 km garajā distancē 350 kubikcentimetru klases motocikliem. Ai, jā, ne tik pārgalvīgi. Un tomēr nekas nebaida aizraujošās sporta veida cienītājus. Rīgas pilsētas čempiona nosaukumu šajā klasē ieguva Dosāf komandas pārstāvis, sporta meistars Edvins Ķirsis. Iepazīstieties: Vainio, Somija, Katomins, Maskava, Bojers, Čehoslovākija, Agris Zirnis, Rīga, Mankevičs, Polija. Viņi un vēl 22 sportisti starptautiskajās motosacensībās kultūras un atpūtas parka apaļveida šosejā sāk cīņu 125 kubikcentimetru klasē. Aiztrauc līderis. Soma pētījis kļūdu, zibenīgi izmanto maskavietis Katomins, 53. numurs. Priekšgalā čeks Bojers. Bet arī Katomins nenoturas uz šosejas. Ir gan pagrieziens. Karels Bojers ir veiksmīgāks. Viņš uzvar ar trases rekordu, caurmēra ātrums 116,12 km/h. Un tumainais laiks padara sacensības vēl grūtākas. 350 kubikcentimetru klases braucēji rāda visaugstāko meistarību. Kritienu nav pat bīstamākajās vietās. Maskavietis Sevastjanovs, 1. numurs, no pārējiem konkurentiem atrāvies gandrīz par kilometru. Ātrums pāri par 120 km/h. Viņu panākt grūti. Atstarte palielinās.
Sebastianovs, apstājies! Motors! Bet Sancenši trauc garām! Vēl neliela piepūle un... nekā, jāizstājas. Savas komandas biedra sākto vadību pārņem Pilājevs 2. numurs. Tas pirmais sasniedz mērķi un izcīna lielisku uzvaru. Tālākajās vietās Salminens, Somija un Karnas, Polija. Vecais Tomas, Tallinna un, protams, arī traiskie pagriezieni. Rīdziniece Vilma Ošiņa un talliniete Freivalde galvenās pretendentes uz pirmo vietu 125 kubikcentimetru klasē. Vissavienības individuālās meistarsacīkstes šosejā pa apli. Vai Ošiņa arī šogad iegūs PSRS čempiones titulu? Pašlaik viņas ātrums pārsniedz 100 km/h. Tas liecina, ka... bet nepārsteigsimies. Tiešām Ošiņa! Prognozes piepildījušās. Turies arī tu tāpat. Čempiones pirmie vārdi pēc finiša veltīti dzīves biedram Kārlim, 75. numurs. Kilometru garajā Piritas trasē Latvijas motosportisti pierāda, ka nav, kā saka, pirmo reizi ar pīpi uz jumta. Lieliski! Ošiņi kļūs par čempionu ģimeni. Sezonas atklāšanas sacīkstes Meža parkā. Daudz skatienu pievērsti PSRS izlases braucējam Nikolajam Sebastianovam 1. numurs. 350 kubikcentimetru klasē viņš startē ārpus konkursa, izmēģinādams jaunās sacīšu mašīnas. Priekšā 30 apļi. Sebastianovs līderis. Pusceļā Sebastianovs maina zirgus. Tikmēr pārējie jau gabalā. Bet tikai brīdi. Sebastianovs viņus panāk, uzstādīdams trases absolūto rekordu 135,8 km/h. Bet kas uzvarēja šajā distancē? Pirmais finišē 9. numurs rīdzinieks Gunārs Staļģis. PSRS meistarsacīkšu fināls šosejā pa apli Tallinā. Uz starta sievietes 125 kubikcentimetru motociklu klasē. Viktors ziņo. Ar 2. numuru brauc izcilā motosportiste rīdziniece Vilma Ošiņa. Un dabiski, ka vīrs Kārlis Ošiņš nervozē. Piritas trase ir sarežģīta. Vilma Ošiņa brauc lieliski un pelnīti iegūst 1965. gada PSRS čempiones nosaukumu.
Lielu interesi izraisa šīs brauciens. Sacīkšu uzmanības centrā bija ošiņu pāris. Zelta medaļa sievai, zelta medaļa vīram ar uzvaru 125 kubikcentimetru klasē. Arī komanda vērtējumā pirmajā vietā mūsu republikas motobraucēji. Gada 16. decembrī sākām meža darbus trases celtniecības vajadzībām. Darbs bija ar lielu apjomu un bija nepieciešams arī mehānismi, kurus organizējām visu sabiedriskā kārtā. Vēlākā laikā mums pieslēdzās celtniecības organizācijas, kuras ar lielāko darbu daļu veids sabiedriskā kārtā. No visaktīvākajiem celtniekiem ir arī paši aktīvākie sportisti. Viņu vidū varam minēt Kārlu Ošiņu, kura kontā ir ap 300 stundas. Patreiz esam izveidojuši 2 lokus no 4. Garākais aplis patreiz ir 3,6 km un īsākais ir 1 km priekš kartinga. Pirmie starti jau aiz muguras. Jaunās trases celtniecības entuziasts, motosportists Eduards Kiope mums vēl pastāstīja, ka biķernieku trase paredzēta ne tikai motosportistiem, bet arī riteņbraucējiem, automašīnām un kartingiem. Iespējams, ka apļveida šosejas sacensībās Rīga kļūs par vissavienības centru. Rīdzinieku sirdis iekarojas jauns sporta veids – motobols. Sacenšas ASK un DOSAV komandas. Motobolu varētu nosaukt par motorizētu futbolu. Nevelti vairāki spēlētāji ir sporta meistari, protams, motobraukšanā – Krūze, Zirnis, Rešetniks. Noteikumu pārkāpums? Labi, ka te nav klāta autoinspektori. Vārti! Otrajā puslaikā redzams ASK pārākums. Kā nekā viņiem tā ir otrā spēle, bet dosapiešiem tikai pirmā. Interesantajā spēlē uzvarēja ASK motobolisti ar rezultātu 3-0. Rīgas Dinamo stadiona futbola laukumā saimnieko motobolistiem. Daugava tumšākos tērpos sacenšas ar Maskavas Spartaku. Te izšķiras Vissavienības arotbiedrību centrālās padomes kausa liktenis. Maskavā abu komandu pirmajā spēlē ar 3-1 uzvarēja rīdzinieki. Bet šobrīd otrajā puslaikā rezultāts ir 8-0 Daugavas labā. Uzbruk Andris Kraviņš. 9-0. Augstā spēles tehnika un braukšanas meistarība dara savu. 10-0. Vai Daugavas vārdsargam Šmitam nav garlaicīgi? Dodies laukumā viņa agalā spartakiešu vārdsargs.
Sarokins ir ļoti nevaļīgs. Uzbrukums seko uzbrukumam. Ai, dubļi. Bet ne tie, ne arī trēknais laiks nespēja nocēst sportiskās cīņas uguni. Viesi katrā izdevīgā brīdī ievada pretuzbrukumus, tomēr pie izšķirošā sitiena tā arī netiek. Rīgas motobolisti pirmajās Vissavienības mēroga sacensībās guva spīdošu uzvaru. Tā viņiem paver ceļu uz pirmo startautisko maču.